Zvaigznīt, pasteidzies, mēs nokavēsim tumsas ķēves svinības. Ko? Vai tu tēlo veco trako poniju no ciemata pansionāta? Es esmu Zvaigžņu bārdainis, radīšanas burvestību izgudrotājs. Vai tu izlasīji grāmatu par vienradžu vēsturi? Izklausās svarīgi. Tumsas ķēves nakts, palieciet uz vakts, mēs gaidām cienastu. Sveiks, meitenes! Lieliski kostīmi! Vecmāmiņa jauka svinēšanu! Man jau sen vajadzēja gulēt. Pirāts ķiepstulis jūsu rīcībā! Manas pirmās tumsas ķēves svinības! Kopš sāk šeit dzīvot? Nē, es vēl nekad neesmu svinējis. Pietiek pļāpāt, laiks ir konfektes. Rozīt, vai tu tam neesi par vecu? Par vecu konfektēm? Muļķības! Vai tev patīk? Jā, burvīgs kostīms! Tu esi patiešām smieklīgs klauns! Klauns? Paskaties uz apmetņa maliņām! Es pati tās apšuvu! Burvīgs kostīms, vecstāv! My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete to have mine. Do you know you are my very best friend? Mans mazais ponijs, draudzība ir brīnums. Zvaigžņu bārdainis ir pirms klasiskā laikmeta visnozīmīgākais burvis. Viņš radīja vairāk nekā 200 burvestību. Viņa vārdā pils bibliotekā nosaukts vesels plaukts. Varbūt man jāizveido poniju vēstures pūciņš. Tas visiem patiktu. Vai nespurainīt? Noteikti. Paskaties, esam klāt. Vai gribi kaut ko uzēst? Zvaigznīt, paskaties, cik saldumu! Vai spēj noticēt? Mēs bijām arī pie ķirsītes. Viņa mūs pacienāja, vai ne? Tieši tā. Mums vajadzēja gaidīt vecmāmiņu. Varavīgs, tā taču nevar. Vecstāv neigņojies. Šī nakts ir kā radīta jokiem. Paskaties uz spurainīti. Es tikai pajokoju. Pagaidi, es redzu ponijus. Ābolīt jaukus svētkus. Spurainīt, zvaigznīt. Brīnišķīgs kostīms. Paldies, es esmu Pūķis. Viņa to teica man. Kas tā par bārdu, laikam esi country mūziķis? Ja reiz esat šeit, vai gribat noķert ābolus? Paldies, poniji. Lepni lūdzu tumsas ķēves svinībās. Visi mazie poniji, kas rūpīgi vākuši saldumus, ejiet pie Zekoras, kura pastāstīs par tumsas ķēvi. Ja nebūtu tā ģērbusies, izklausītos labāk. Nāciet līdzi, lai jums stāstu. Es par tumsas ķēves lāstu. Tūlīt atklāšu, kāpēc. Tumsas ķēve bailes dveš. Tad, kad zemi tumsa klāj, ļaunā ķēve apkārt jāj. Bailēs spiegdami, tad mēs noslēpjamies papardēs. Tumsas ķēvei mērķis viens.
Ponijus tā ēd nudien. Izsalkusi lidotā. Ponijus ķer meža malā. Ja nevienu neredzēs, zudīs tumsas vērpetēs. Zekoras kundze, ja mums jāslēpjas no tumsas ķēves, lai viņa mūs neapēstu, kāpēc viņai jādod daļa saldumu? Neviens ponijs negribēs tumsas ķēvi sadusmot. Labāk viņu apturēt, saldumus tai atdodot. Ponī, atstāsim konfektus un skriesim projām. Princese Mēnesnīca. Poniju ciema iemītnieki! Es ierados jūsu mazajā ciematā, lai jūs beidzot varētu redzēt īsto nakts princesi. No manis vairs nav jābaidās. Es augstu jūsu abrīna un mīlestības. Kopā mēs briesmīgās svinības pārvērtīsim par gaišiem un jautriem svētkiem. Vai jūs dzirdējāt? Tumsas ķēve teica, ka mūs visus apēdīs. Ko? Bērni, nē! Jums no manis vairs nav jābaidās. Jūsu princese grib dzirdēt prieka saucienus, nevis šausmu kliedzienus. Mēra kundze, ir ieradusies nakts princese. Kas jums kaiš? Labi, kā gribat, lai tā būtu. Es no jums pat kā nākas neatvadīšos. Es ar viņu aprunāšos. Nē, tā gan nedari, tā ir tumsas ķēve. Nē, nav viss. Saskaņas elementi izdzēsa ļaunumu. Taču viņa tik ilgi bijusi projām, ka vairs nezina, kā izturēties. Princese Mēnesnīca. Labvakar, mani sauc Zvaigžņu bārdainis, brīnišķīgs kostīms, pat zvaniņa netrūks. Paldies! Beidzot kāds saprata, kas es esmu. Es gribēju pateikties, ka ieradāties. Mans īstais vārds ir Zvaigznīte. Tu izmantoji saskaņas elementus, lai atturētu mani no ļaunuma. Tas taču bija labi, vai ne? Protams, es ļoti priecājos. Bet tu to nevar redzēt? Izklausās, ka jūs uz mani kliedzat. Es runāju tā, kā valdniekiem piedienas. Mūsu zemē ir pieņemts ar pavalsniekiem runāt īpaši cienīgi un daudz skaļākā balsī. Tas izskaidro, kāpēc jūsu ierašanās visus tik ļoti satrauca. Ja jūs mazliet mainītu pieeju, pavalsnieki pret jums atmaiktu. Mainītu pieeju? Runātu klusāk. Ak tā, 1000 gadus atrados ieslodzījumā. Es nezinu, vai to spēšu. Princese, neuztraucieties. Melodija jums noteikti palīdzēs. Viņai ir klusa, maiga un melodiska balstiņa. Ejiet projām! Konfekšu nav! Šonakt nevienu iekšā nelaidīšu! Melodija tās mēs Zvaigznīte! Tā tiešām esi tu? Un tumsas ķēve? Tumsas ķēve! Lūdzu, uzgaidiet!
melodija? Vai atceries princeses mēnesnīcu? Ļoti patīkami. Jā, patiešām. Zvaigznīte teica, ka tev ir ļoti maiga balstiņa. Iemāci mani runāt tā, kā runā tu. Labi. Vai sāksim mācīties? Labi. Vai man attēlo tavu balsi? Labi. Vai tā ir labāk? Ļoti labi attēl. Princese, mazliet klusāk. Vai tā ir labāk? Jā. Vai ne melodija? Jā. Vai tā ir labāk? Nu jau sāk izdoties. Un tagad? Jā, lieliski. Paldies, tā melodija. Runājot šādā balsī, noteikti iekarošu ponijas sirdis. Melodija palīdz noslēpties. Ciemā ir tumsas ķēve. Viņa melodijai nozaga bāzi, lai neviens nevarētu dzirdēt kliedzienus. Bērni, pagaidiet! Nē, bērni, pagaidiet! Princese, pamēģināsim citu pieeju. Zvaigznīt mums nekas nesanāks. Es viņiem nepatīku un nekad neiepatikšos. Visiem patīk man draudzenā Bolīte. Viņi varēs kaut ko ieteikt. Esi uzmanīgs. Bolīt, princesei vajag padomu, kā iepatikties pārējiem. Iepatikties? Tiešām? Tas nav grūti. Ir vajadzīga pareizā attieksme. Jāatslābinās, jābūt draudzīgai, jāprot izklaidēties. Izklaidēties? Izstāstiet, ko tas nozīmē. Kam tas viss domāts? Zirnekļi jāiemet tīklā. Princes, jums izdosies! Man tas patiešām patīk. Kā vēl iespējams izklaidēties? Aiziet, princese! Tās tik ir izklaides! Pamēģiniet noķert ābolus. Princese, mūsu āboli ir vislabākie. Abolīt? Lūdzu, nesauc mani par mēnesnīcu. Ciematie mītnieki, sauciet mani par mēnesnīcu. Mēnesnīca? Parādiet, kā jāķer āboli. Meitenes, vai redzējāt čiepstuli? Viņš kaut kur pazuda. Tumsas ķēve viņu apēdīs. Beidziet projām! Palīgā, man apēda muguru! Viņš melo! Tava mugura ir sveika un vesela! Nepateicīgais! Ponija, lūdzu, nebeidziet projām! Mēs varam kopā izklaidēties! Vai tas nebija izklaidējoši? Ko tagad teiksiet? Tieši mērķī! Cik punktus es nopelnīju? Nebeidziet projām! Es jums pavēlu palikt! Palieciet, kur esat! Princes, ko es teicu par kliekšanu? Nezvaigznīt! Tas, ko es vēlos teikt, ir jāsaka valdnieces balsī. Ja reiz jūs gribat no manis baidīties, nevis mīlēt, ja gribat mani aizvainot ar šīm svinībām, es paziņoju, ka tumsas ķēves svinības tiek atceltas uz visiem laikiem. Traki, viss bija tik labi. Mēnesnīca priecājās, ciema ponija arī. Nu, viss vējā.
Es gribēju zombiju kostīmu. Vēl viss nav zaudēts. Ko tu darīsi? To, kas man vislabāk padodas. Nopietni aprunāšos. Princese, zvaigznīt liec man mierā. Princese, man ļoti žēl, ka viss tā izvērtās, taču tumsas ķēvis nakts mūsu ciematā ir iecienītākās svinības. Jā, to var redzēt. Bērni kliedz, bailēs bēg projām. Princese. Nē, tu vairs neklieksi, nespiegsi un neķērksi, saprati? Es tev kaut ko parādīšu. Tev nav jābaidās, taču tu nedrīksti kliegt. Vai apsoli, ka nekliegsi? Rozīt, vai atceries princesi mēnesnīcu? Liedzošo bērnu vadone? Vai esi atnākus, lai izlīgtu? Tumsas ķēve! Varavīksne! Rozīt, viņa ir mainījusies. Viņa nav ne ļauna, ne briesmīga. Viņa negrib tevi apēst. Protams. Ko? Es zinu. Esmu gandrīz viņa sāgumā. Kā viņa man apēdīs? Tad kāpēc tu kliedz un bēdz? Reizēm baidīties ir tik aizraujoši. Aizraujoši. Rozīt, tu esi ģeniāla. Nē, es esmu Vista. Princese mēnesnīca. Es beidzot sapratu, kāpēc visi tā reaģē. Atvaino, es nespēju par to priecāties. Nāciet līdzi. Pa ceļam visu izskaidrošu. Ak, vai, manas pirmās tumsas ķēves svinības būs arī pēdējās. Čiepsulīt, jau nebaidies. Labāk apkārt paskaties. Mums laiks ziedot konfektes, lai tumsas ķēve mieru nes. Jā, nāciet mazie poniju. Kā jau katru gadu mums laiks ziedot konfektes. Jūs taču negribat, lai tumsas ķēve jūs aprīj. Tā košā parūka nekam nedara. Bērni, tas izklausās aizraujoši. Ar Dievu, tumsas ķēves nakts. Ar Dievu. Ponija ciemata iemītnieki. Labi, ka jūs atnesāt man saldumus. Es priecājos, ka to izdarījāt. Tik ļoti, ka šoreiz ēdīšu saldumus, nevis jūs. Zvaigznīt, es neesmu pārliecināta, ka mēs kaut ko panācām. Mazliet uzgaidiet. Kas jāgaida? Kārtējie kliedzieni? Princese mēnesnīca, es zinu, ka tumsas ķēves svinība vairs nebūs. Varbūt tomēr nākamgad atnāksiet un mūs mazliet pabaidīsiet. Bērns, vai tev patīk, ka es tevi biedēju? Tas ir aizraujoši, briesmīgi, bet aizraujoši. Tiešām? Jā, tumsas ķēves svinības ir vislabākās. Labi, tad jau mēs nāksim atjaunot svinības. Jūs esat labākā no visām princesēm. Dzirdējāt? Viņa piekrita. Jā! Redzat? Jūs viņiem tiešām patīkat. Vai tas var būt? Ak, cik brīnišķīga! Es gribēju teikt, ak, cik brīnišķīga nakts. Princese Rītausma, kad jūs man aizsūtījāt uz poniju ciemu, es par draudzību neko nezināju. Šovakar satikšu sev līdzīgu poniju jūsu māsu mēnesnīcu. Viņa man iemācīja, ka vislabāk ir dāvāt citiem draudzību un nogaidīt, līdz to pieņems.
Viss poniju ciemats iemācījās, ka dāvājot draudzību ponijiem, kas šķiet biedējoši, var atklāt to, kādi viņi ir patiesībā. Kaut arī manu kostīmu nenovērtēja, šīs bija vislabākās Tomsas ķēves svinības. Filmu demonstrēšanai sagatavot kompānijā SDA Media Latvija 2014. gadā. Tulkojusi Zana Linde, lomas ieskaņoja Laila Kirmuška.